Sveiciens visiem! Šodien tiekamies ierastajā raidījuma kopā laikā. Kā palīdzēt vecākiem, kuri audzina un rūpējas par bērnu ar invaliditāti? Kādas emocionālās īpatnības un praktiskās prasmes nepieciešams, lai dienā palīdzētu cilvēkam, kurš savas invaliditātes dēļ nespēja tikt galā ar ikdienišķām lietām? Par to mūsu šodienas raidījumā. Šodien mēs dosimies uz Siguldu, kur sadarbojoties pašvaldības sociālajiem dienestam un nevalstiskajām organizācijām tiek īstenoti ļoti svarīgi projekti. Kā pareizi palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti, piemēram, pārvietoties pa dzīvokli, iepirkties un apmeklēt ārstu? Cik dažādas mēdz būt saslimšanas un traumas? Kā atpazīt šizofrēnijas slimnieku un kā rīkoties krīzes situācijās? To visu mācās topošās auklītes un asistentes, kas rūpēsies par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un sniegs atbalstu pieaugušajiem cilvēkiem ar dažāda veida invaliditātēm. Mans uzdevums ir pastāstīt meitenēm par ikdienas aktivitāšu veikšanu un kā cilvēkiem ar visvisādiem traucējumiem palīdzēt veikt viņu ikdienas aktivitātes. Gan pašaprūpes, ēšanu un ģērbšanas asistēt un kā viņam palīdzēt pārvietoties, higienas visādas procedūras veikt, kā viņus pareizi pozicionēt sēdu stāvokli, palīdzēt pārvietoties no vienas vietas otrā, kā pareizi nolikt gultā, uz muguras, sānus, lai pašiem viegli ir to darīt un nesatraumēt sevi, arī savu muguru. Projekts Motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Siguldas novadā risinās jau 2. gadu. Līdz šim tajā jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas apguva sociālie darbinieki. Bet tagad nodarbības apmeklē 20 sievietes. Dažas no viņām ir mammas bērniem invalīdiem, kādai pašai ir invaliditāte. Apmācības notiks 2 mēnešus. Pašlaik tātad ir uzsākušās apmācības. Pēc tam notiks prakse, praktiskās lietas. Šī te 20 studenti, kā mēs viņus saucam, izies praksē, tad būs atklāts konkurss un būs iespēja 10 šiem te cilvēkiem, kas būs izgājuši apmācības, iegūt darba vietas. Tātad nākamajā gadā mēs domājam izveidot 10 darba vietas gan pašvaldībā, gan biedrībā Cerības pārna aicinājums tev kopā. Lai apgūtu šo profesiju, cilvēkam jābūt pietiekami stipram gan emocionāli, gan arī fiziski. Tas, kas izskatās pavisam vienkārši un viegli, pirmajā reizē bez treniņa nav paveicams. Un mēs viņu lūdzam un palīdzam, ja, lai viņš mums būtu apsēdināts uz krēslā malas. Ja? Un pēc tam mums ir jānodrošina stabilu balstu, kāju balstu. Plecu platumā kājas stāv 90 grādu leņķis ir, ja, un tā mēs... Tad mums būs vieglāk, viņam arī būs vieglāk pārvietoties. Aļonai jau ir pieredze invalīda asistenta darbā. Viņa darbojusies kā palīgs cilvēkiem ar redzes traucējumiem invalīdu biedrībā Aicinājums tev. Esmu 3. grupas invalīds un gan uz sākuma tā savas aktivitātes pie datora, palasīt avīzes un nodarbībās piedalīties. Pēc tam jau sāku vairāk palīdzēt citiem garīgi rakstura traucējumiem nodarbībās un gāju uz mājām pie neredzīgās sievietes, vedu viņu ārā pastaigāties pie ārstiem un pa veikaliem izstaigāt ar viņu. Aļona atzīst, ka cilvēks, kuram ir invaliditāte, vieglāk un labāk saprot otra invalīda vajadzības un problēmas. Daudzi jau nesaskarās ar tām saslimšanām, un viņi nevar izprast to cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Es strādāju, palīdzu pieaugušiem cilvēkiem ar invaliditāti, bet bērniem ar invaliditāti un smagiem bērniem grūti. Tad man tādas emocijas, ka raudāt gribās un ļoti smagi skatīties. Cilvēkam ir jābūt interesē pret citiem cilvēkiem, jābūt vēlmei palīdzēt,
pieņem citu cilvēku tāds, kāds viņš ir, jo cilvēki ar īpašām vajadzībām ir visdažādāki. Un, ja cilvēkam ir bailes, ja viņam negribas, nav grūti pieskarties, piemēram, pie cilvēkam, kuriem ķermenis izveidots ne tā kā tev, ja viņš izskatās savādāk, tad strādāt noteikti būs grūti. Guna ir mamma, kas zina, ko nozīmē audzināt un rūpēties par bērnu ar īpašām vajadzībām. Vecākiem ļoti vajadzīgs gan emocionālais atbalsts, gan praktiska palīdzība bērnu pieskatīšanā. Es no savas pieredzes varu teikt, ka tas ir ļoti nepieciešams, jo kamēr man bērns bija mazs un bija jāvadā pie visiem ārstiem, es to darīju viena pati. Man nebija atbalsta ne no radiniekiem, ne kāds man piedāvāja, ka kāds varētu manā vietā kaut kur bērnu aizvest vai manā vietā kaut ko izdarīt. Es to darīju viena pati. Guna, Aļona un pārējās mācību grupas dalībnieces mācās, kā palīdzēt vecākiem, kuriem grūti pieņemt faktu, ka tieši viņu ģimenē piedzimis bērns ar īpašām vajadzībām. Kā strādāt atbalsta grupās un aprūpēt bērnus ar dažādu veidu saslimšanām. Pēc apmācības beigām un veiksmīgi izturēta konkursa Guna varētu strādāt par auklīti bērnu un jauniešu ar invaliditāti centrā Cerības Spārni. Viņa nebaidās no šī darba. Nē, raudiens man nenāk, bet palīdzēt man gribās, jā. Jo es esmu sapratusi to, ka ja ātrāk sāk strādāt ar tādu bērniņu, kuram ir problēmas, jo ir iespējams vairāk kaut ko panākt. Galvenais ir visu izrunāt ar vecākiem, ar aprūpējošo personālu, lai nebūtu neskaidri jautājumi. Protams, var gadīties arī uz vietas kaut kādi jautājumi, bet tad ir jāzina, kam piezvanīt, ko pajautāt. Es domāju, ka, ja tu esi drošs, ka tev vienam pašam tas viss nebūs uzkrauts uz pleciem, tad ar to var tikt galā. Siguldas novada sociālajā dienestā un invalīdu partnerorganizācijās biedrībā Aicinājums tev un Cerības Spārni tiek plānots izveidot 10 darba vietas, 5 auklītēm un 5 asistentiem pavadoņiem. Mēs ceram, ka 2013. gadā valsts tā kā ir noteikusi finansēs pieaugušajiem cilvēkiem asistentu pakalpojumus, bet pašvaldība ir ļoti pretīm nākoša un domāju, ka arī pašvaldība varēs palīdzēt šiem te auklēm asistentiem. Mums ir Morē skoliņa, kurā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, tā kā viņi jau īstenībā jau gaida šādus te apmācītus cilvēkus. Es domāju, ka sociālais dienests varētu būt aizvien stiprāks, lai cilvēks motivētu un palīdzētu viņiem ieraudzīt, uz kuru pusi viņi varētu iet. Tepat Siguldā bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībā Cerības Spārni šobrīd iet līdzīgi kā bišu stropā. Bērni piedalās dažādās nodarbībās, bet vecākiem ir iespēja iekļauties atbalsta grupās. Vienlaikus Cerības Spārni ir vieta, kur auklītes un pedagogi pieskatīs un parūpēsies par bērniem, jo arī vecākiem kādreiz ir nepieciešama atpūta. Kopš 2004. gada, kad Cerības Spārnis kopīgi izveidoja bērnu vecāki, kuru ģimenēs ir bērni ar invaliditāti, biedrība augusi un būtiski paplašinājusi savu darbību. Tagad, pateicoties projektam Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem Siguldas novadā, pakalpojumu klāstu izdevies padarīt daudzveidīgāku. Projekta ietvaros pakalpojumu, ko mēs esam uzsākuši sniegt no jauna, tā ir smilšu terapija, mākslas terapija, mūzikas terapija un regulāras atbalsta grupas vecākiem. Es šeit nokļuvu 2008. gadā. Kad meitiņai atklājās veselības problēmas un bija nepieciešama ārstnieciskā vingrošana. Un tad mēs sākām 2 reizes nedēļā nākt uz ārstniecisko vingrošanu ar viņu. Un pēc tam jau arvien vairāk nodarbības nāca klāt. Un tad jau es pati šeit darbojos kā brīvprātīgā mamma, kas arī daudz palīdz citiem bērniem. Deju un kustību terapija, ārstnieciskā vingrošana, gaismas teātris, audiologopēda konsultācijas un nodarbības, mūzikas un smilšu terapija. Tā ir Cerības Spārnu ikdiena.
Pats tāds aktuālākais, kas līdz šim mums bija, un pateicoties projektam, ko mēs varam pilnvērtīgi arī piedāvāt, tas ir pieskatīšanas pakalpojums. Tas ir pakalpojums, kur vecāks var atvest savu bērnu uz kādām stundām, vai, ja ir nepieciešams, uz visu dienu. Par cik man mājās ir mazs dēliņš, jau viņš ir paaudzies lielāks, jau ir drusciņi vieglāk. Bet sanāk vienalga, kad es kaut kādā brīdī nevaru tikt, tad es vienkārši viņu atvedu. Un, kad beidzās nodarbības, tad es atbraucu viņai pakaļ. Līga atzīst, ka gan nodarbības, kurās piedalās Arnella, gan iespēja meitai pavadīt laiku cerības spārnos, gan citu vecāku pieredze ir nenovērtējams atbalsts. Kad es uzzināju par to problēmu, tas bija kādi 4 gadi atpakaļ. Pat es psiholoģiski ar to nevarēju reāli tikt galā, jo tas smagi, ka tu apzinies, ka tavam bērnam ir problēmas un ir jādomā, kā viņas risināt. Tu reāli sabrūc. Tāpat laikā šeit tās mammas ir, kas nāk ar līdzīgām problēmām un vienu otru atbalsta. Viņai šobrīd ir veselības problēmas, ir tik tālu, kad atkal ir jātaisa operācija viņai. Līdz ar to viņa daudz gūžām. Līdz ar to viņa man daudz ko neizstāsta mājās un pārdzīvo visu iekšēji. Tā smilšu terapijā viņa visu izliek smilšu terapijā, un tad es ar to skolotāju konsultējos, ko man darīt, kā runāt labāk, lai viņai vienkārši palīdzētu psiholoģiski tikt pāri tam visam. Šeit labi saprotas kā bērni, tā pieaugušie. Māmas, kuras nāk palīgā darbiniekiem, rūpējas arī par citiem bērniem. Savukārt bērni atbalsta viens otru, pamāca spēļu laikā un palīdz apģērbties. Līgas meita Arnella ir augumā neliela, tomēr drosmes un spējas aizstāvēt savu viedokli viņai netrūkst. Viņa ar viens puisis prasa, cik tev gadi? 6, un tu šitā riteni brauc? Tev nevajag stulbs jautājums uzdot. Viņa pasaka, aizbrauc tālāk. Kad reāli man jāmācās no viņas ir daudzas lietas. Cerības spārni tik tiešām ir vieta, kur saņemt palīdzību un atbalstu. Līga uzskata, ka pats galvenais ir nepalikt vienam ar savām problēmām, sāpēm un izmisumu. Ļoti atsaucīgas mammas arī savā starpā īstenībā fantastiski tie cerības spārni. Ka ir tāda vieta, kur tiešām tu vari atnākt un tevi gaida šeit. Tagad deguns gaisā un jādara viss iespējamais, lai bērni staigātu. Siguldas novada pieredze ir apliecinājums, ka kopā mēs varam paveikt daudz labas lietas. Kā redzējām, rast labākus un daudzveidīgākus rehabilitācijas pakalpojumus, izveidot jaunas darba vietas un sniegt gan emocionālu, gan praktisku atbalstu vecākiem. No šīs pieredzes ir vērts mācīties. Tas arī šoreiz viss, un tiekamies nākamreiz. Exactly.